Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Jā, man pieder Latvijas rekords Vikingpresē, 237,5 kg. Tas ir, pacelt virs galvas. Tas rekords bija, ja nemaldos, 10 gadus vismaz turējās. Iepriekšējais rekords bija 235 kg. Rekords piederēja Agrim Kazeļņikam, mūsu Latvijas spēku ir leģendai. Pērnējā gadā Ogrē Latvijas rekorddienās izdevās. Ir Latvijas rekords. Īsnībā ļoti neticēju, kad izdosies, jo iepriekšējā naktī mums bija ļoti garš ceļš līdz viesnīcai. Bija negaiss visu nakti viesnīcā, bija ļoti karsts, nebija ko sagulēt. Gulēts bija, teikšu godīgi, 2 stundas tikai pirms sacensībām. Ceļš briesmīgs, visāds problēmas ar mašīnu, pazaudējām numurzīmes, pat Rīgā plūdos. Bija interesanti, bet saņēmos, bija apkārt ļoti liels atbalsts. Arī Lietuvas spēku bija daži tajās sacensībās un atbalstīja. Sanāca izdarīt tomēr. Šis vingrinājums nav tik grūts. Viņš ir tāds mazliet tehnisks, bet ar neko daudz no stieņa celšanas neatšķirās. Tikai tev priekšā ir tāda iekārta, kas varbūt nedaudz savādāk stāja, kā kurā reizē. Citreiz ir slīpāk, citreiz stāvāk, bet nav nekas pārāk sarežģītāks no stiena. Tā arī es teicu ir, kad es pacēlu, jo neticējās, kad izdosies. Tas cēliens likās mūžīgs, bet īstenībā 2 sekundes. Bet, iekšēji ļoti laimīgs. Pats Agrs pienāca apsveic un tā, bija patīkami. Jo viņš pats arī īstenībā izskatījās, kad neticēja, kad kādam izdosies, jo, nav tāda maza spēkvīri, kas to, nevarētu izdarīt. Dīdzis, piemēram, to būtu spējīgs izdarīt, tas pats Aivars, bet, kaut kā laikam vēl nebija sanācis mēģināt, nav bijušas sacensības vai kā, bet, kaut kā man sanāca pirmajam. Es šogad uzstādīju Latvijas spēkvīru rekorddienās Trakpulu Latvijas rekordu. 30 tonu mašīnu vilku iejūgā ar paralēli velkot arī virvi pretī sev. Un tad es biju viens no ātrākajiem atlētiem, kas to izdarīja. Pirms tam biju trenējies arī kopā ar Māru Rozentālu vadībā un Andru un Valentīnu. Mēs pirms tam Kuldīgā trenējāmies, vilkām vilcieniņu Ludi, kas braukā apkārt un vizina turists. Un tad mēs arī vienu dienu izdomājām, ka varētu pamēģināt arī Kuldīgas vilcienu pavilkt. Un tad arī tādā veidā arī trenējāmies. Vairākas treniņus tādu novadījām. Ja godīgi es nezināju, ka es esmu ātrākais, jo es, man tā liekas, ja pareizi atceros, bija viens no pirmajiem atlētiem, kas gāja klāt pie vingrinājumu. Un tikai pašās beigās man pateica, ka es to izdarīju visātrāk. Līdz ar to ar tāds savu veidu tāds gandarījums, ka man tas sanāca šoreiz to izdarīt jau visātrāk. Ļoti smagām disciplīnām mēģina iet tādā nelielā burbulītī sevī, domāt tikai par to vienu lietu, kas ir jāizdara, un iet un no visu spēku parādīt 100%, kas manī ir iekšā. Un tad arī ņemt un izdarīt jau. Protams, tādu iekšēju prieku un laimi, ka sanāca, tāds gandarījums ļoti spēcīgs. Un arī neliela motivācija arī priekš sevis, lai varētu turpināt un uzstādīt arī šādu veidu rekordus. Būšu priecīgs vēl kādu gadu uzstādīt. Vīri kā ozoli.